Sveiki! Šodien parunāsim par maldus mācībām, par demoniskām mācībām un par to, kas ir patiesība un kā mums to visu atšķirt. Aleluja! Jā, mīļie draugi, svētie raksti mums saka, ka pēdējos laikos būs tāda tendence, ka cilvēki izvēlēsies tos sludinātājus, kuru sludinātais viņiem tā kā patiks, ja viņu ausis niezēs. Ja? Un šodien pārunāsim, kas tad ir tās mācības, kas ir ausī patīkams, ja, kas liek ausīm niezēt. Ja. Tas, tā kā, protams, tēlēni izsakoties domāts, ja, ka tās ir mācības, kuras gribas klausīties, ja, tā kā kairina to dzirdi un tu tā kā gribi vēl un vēl to dzirdēt. Ja. Un varbūt dažas no tām jūs izbrīnīs un pārsteigs, ja, bet ja mēs ieskatīsimies dziļāk lietu būtībā, tad mēs ieraudzīsim, ka tas patiesi kairina šīs ausis, ja, kas patiesībā šeit ir domāts. Tātad, ja mēs gribam dzirdēt kaut kādas aplamas mācības, tad, protams, tās nav garīgās ausis, par kurām ir teikts, ja, kam ausis dzirdēt, tas lai dzird, bet tās ir šīs miesas dabas ausis, kuras grib dzirdēt kaut ko konkrētu. Ja? Un mēs zinām, kāpēc. Tāpēc, ka miesai patīk lepoties, tāpēc, ka viņai šīs konkrētās mācības izraisa lepnību. Un tātad, pirmā lieta, ja, kas ļoti bieži draudzē ir dzirdama, ja, tā ir New Age mācība, ja, tātad šīs jaunās pasaules dažādas mācības, ja, tātad ar tādu ezotērikas piesitienu, ja, kur cilvēkiem ir interesanti ielūkoties, un viņi caur to rod kaut kādu apmierinājumu, ja, situāciju skaidrojumu un tajā visā kaut kādu cerību, kas nav balstīta patiesībā. Ja. Tad tā ir maldus mācība. Ja. Tā nedod cilvēkam šo patieso dzīvību un pestīšanu. Un, ja mēs tā konkrētāk, ja, kas ir tā ļoti daudz dzirdams un kas ir populārs no tādām mācībām, ja, piemēram, šī spoguļu teorija, kas ir viena no spilgtākajām tādām New Age mācībām, ja, kas saka tā, kāds tu esi, tādi ir cilvēki ap tevi. Ja. Paskatīsimies rakstos. Mēs redzam Jēzu Kristu, kurš ir pats Dievs miesā nācis. Un mēs redzam, ka viņam visapkārt vienmēr bija šīs sadursmes ar farizējiem. Ja? Tātad, saprotiet, šī teorija tātad, ir vai nu aplama, ja? Vai nu arī tomēr patiesība ir savādāka, ja? Vai arī sanāk tā, ka Jēzus pats ir farizējs, un tāpēc viņam apkārt ir šie farizēji, šīs oģu dzimums, laulības pārkāpēji cilts vai nobalsinātie zārki. Un tātad šis ir arī tāds spilgts piemērs, kā mēs varam salīdzināties, ja, ar rakstiem un saprast, kas ir patiesība. Jo tātad mēs skaidri un gaiši redzam, ja, ka tā ir aplama teorija, mīļie draugi. Ja. Tātad šī protams, kaut kādā mērā mēs to piedzīvojam, ja, jo Bībele par to arī runā kaut kādā mērā. Jūs saprotat, tas nav tā, ka es tagad to paņemu kā savus dzīves fundamentu, un tagad tas ir tas, pēc kā es uz ko es balstos, pēc kā es tā kā saprotu, kas notiek. Ja. Jo, piemēram, Bībelē ir teikts, ja, kas grib iegūt draugus, lai pats ir draudzīgs, piemēram. Ja. Nu, tātad, zināmā mērā, ja, kas tātad rezultāts atspoguļo to, kāda ir tava paša darbība. Ja. Vai kas tur... Tātad, kad bez svētuma neviens neredzēs to kungu, ja, tātad, jo viņš ir svēts. Ja. Un tātad kaut kādas tādas lietas, bet atkal, ja, paldies Dievam par Dievu garu, kurš mums dod izšķirt šīs lietas un saprast, ja, tātad, kur tas ir saskaņā ar to, kā raksti to saka, ja, un kur mēs vienkārši esam pieņēmuši kaut kādus melus, lai vēlnam tas būtu izdevīgi, ja,
ka mēs, piemēram, neredzam šos te pašus farizējus, ka mēs pret viņiem nenostājāmies pret šo mācību, ja, pret farizēju ieraugu un tā tālāk. Ja, jo mums taču ir teorija, ka tātad mēs paši tādi esam, ja tādi cilvēki ir mūsu apkārtnē. Jūs saprotat, cik tas ir bīstami. Vai arī, piemēram, šī pati vizualizēšana, ja, kas bija, mēs atceramies šī populārā filma The Secret, ja, kur cilvēkus aicināja tur iesēdies mašīnā, iztēlojies, ka tu brauc ar to mašīnu un viss būs čiki-piki, ja, vienkārši dari to, ja. Un atkal, jā, mēs redzam Bībelē, mēs atceramies, ja, kā kad ir tādi momenti, ja, kur pats Dievs saka Ābrahamam, ja, viņš saka, izej ārā, paskaties, cik zvaigznes debesīs, cik smiltis ir jūras krastā, ja, un tik bērni tev būs pasaulē, ja, un tātad zināmā mērā vizualizācija, tā kā tev jāierauga kaut kas, ja, vai vēl spilgtāk mēs redzam, kur tātad tika šī te dzīvnieku ganāmpulku pavairošana, ja, kur notika aplekšana tādā veidā, ja, kā tie lopiņi, kas skatījās uz tiem stabiņiem, kas bija iezīmēti, ja viņi visi viņiem dzima raibi, ja. Pēcnācēji, ja, un tātad strīpaini, ja, un tātad attiecīgi mēs redzam, ka jā, tas var darboties, bet kur ir atkal, ja, kā mēs runājam, visa gudrība ir ņemta no Bībeles, ja, visi šie principi, ja, bet atkal, ja tiek atmests Kristus, ja, un kādā veidā viņš tiek atmests šajā vizualizēšanā, ja, tātad, ja es pats izlemju, ko es vizualizēšu, ko es vēlos, es vienkārši fantazēju, ja, abrakadabra, tad es pats esmu Dievs savā dzīvē. Personīgi es ticu tādai vizualizēšanai un vizualizācijas un vispār vizuālo materiālu kaut kādu pielietojumam caur Dieva gara vadību. Ja? Tātad, ja Dievs man parāda kaut kādas lietas, tad viņš tās arī rāda, un man viņas nav jāiedomājās. Saprotat atšķirību? Viņš parādīja Ābrahamam zvaigznes debesīs, ja? Un savukārt tajā otrā gadījumā, ja, tātad Dievs atkal bija tas, kurš deva šo gudrību, kā rīkoties. Nevis tas ir kā konstants veids, kā es eju pa dzīvi, ja, tātad es tik sēžu un vizualizēju, un man viss notiek. Ja. Tātad tā ir atkal šī New Age mācība, kura principā balstīta tavās kaut kādās spējās un varēšanā un atmet Kristu kā tavas dzīves kungu, ja? Un to, kurš nosaka, kā tev rīkoties, ko tev redzēt, kur tev virzīties, un kurš ir tas, kurš dod šīs arī vīzijas tai skaitā. Tā arī tai skaitā, piemēram, pozitīvā domāšana, mīļie draugi. Saprotot to, ka atkal, kā mēs runājam, ja, visa gudrība tiek ņemta no Bībeles, un jā, Bībele runā par to, cik svarīgi, ka mums ir prieks tā kunga priekšā, ja, un ka tās ir zāles visai mūsu miesai, ja, ka tajā ir uzvara, ja, un atkal pasauli to paņem, ja, un vienkārši paziņo kā pozitīvo domāšanu. Mīļie draugi, ko es dzirdēju kā pēdējo nesen, ja, pavisam konkrētu cilvēka liecību, ja, kurš stāstīja tādu liecību, ka viņam bija ļoti sarežģīta situācija dzīvē, un viņam sākās psihosomatiski dažādas izpausmes, ja, līdz tam, ka viņš nonāca reanimācijā, un tad viņš saticis kaut kādu cilvēku, kurš viņam ir iedevis šo tēzi, ja, mēs sekojam priekam, ja, un atkal, mīļie draugi, jā, gudrība paņemta no Dieva, bet pats Dievs ir atmests. Ja? Viņš seko priekam, bet vai viņš ir pestīts, vai viņš ir piesaucis Jēzu un pagodinājis viņa vārdu. Jā, viņam tur sāk kaut kādas lietas kārtoties, un Velns vienmēr tā dara. Viņš tev iedos kaut kādus savus saldumiņus, lai pēc tam nozagtu tev zobu veselību, ja? Vai tīrus asinsvadus. Ja? Domu sapratām, ja, ka tātad sadraudzība ar velnu vai pasaules gudrību vai demonisku gudrību nekad nepaliek bez sekām. Tātad mēs nevaram izbēgt no tā, ka mēs meklējam gudrību un atmetam Kristu, ja, pašu Dievu, kurš arī ir visas gudrības autors.
Un tieši šajā sakarā gribas vēl arī pieminēt, ka mēs arī nevaram ignorēt visas Bībeles kontekstu, ja mēs nevaram tikai paņemt, piemēram, tikai prieku. Ja? Bībele saka, ka skumjas no Dieva dod atgriešanos. Ja? Tātad, ja mēs sekojam priekam, mēs vispār skumjas ignorējam. Ja? Tātad mēs atkal palaižam garām kaut kādu iespēju atgriezties, kaut ko saprast, kaut ko nožēlot, kaut kur virzīties Dieva gudrības un atziņas dziļumos. Tieši tāpatās mums Jēzus saka, šajā pasaulē jums būs bēdas, mīļie draugi. Viņš mūs par to brīdina, bet viņš saka, turiet drošu prātu, jo es esmu ar jums līdz pasaules galam. Tātad, lai ar ko jūs saskartos, es pats jūs stiprināšu, es pats jums došu gudrību un parādīšu izēju, bet jums ir jābūt gataviem. Jums jārēķinās ar to, ka pasaulē jums būs bēdas, jo visi, kuri grib dievbijīgi dzīvot, tiks vajāti. Ja? Tātad tas ir neizbēgami, to ir pateicis Dievs. Un tādiem, kas grib to noliegt vai izsmej šo te pasludināto tā kā realitāti, ja, katram ticīgam cilvēkam, ko pats Dievs ir pateicis. Ja. Man gribas teikt, kas tu tāds esi, ka tu uzdrīksties sagrozīt Dieva vārdu tikai tāpēc, ka tev, redziet, negribas to dzirdēt. Ja. Un attiecīgi tādam rodas arī sekotāji, kuru ausis niedz, lai dzirdētu šos melus, kas viņiem tiek sakabināti kā makaroni virsū, ja, un viņi tādi, mēs tikai priecājamies, mums nekad nekas nebūs, nekāds bēdas, mēs ne ar ko tādu nesaskarsimies, nebiedējiet mūs, ja. Tad tas izskatās bērnišķīgi un smieklīgi, tas vienkārši demonstrē sludinātāja brieduma trūkumu, ja, un patiesībā neusticību Kristus mācībai. Bet no namtura, ja, kas esam mēs visi, kuri sludinam Dievu vārdu, ja, tad mēs kaut kādā veidā piedalāmies Dievu nama uzturēšanā un celtniecībā, ja, kas esam mēs visi kā dzīvie akmeņi, ja, lai tas viss funkcionētu un darbotos tā, kā Dievs to ir paredzējis. No namtura tiek prasīts, lai viņš būtu uzticams. Un jā, ir teikts, ja, un pat ja mēs esam neusticami, viņš paliek uzticams, ja, Jēzus paliek uzticams, viņš turpina klauvēt, un varbūt arī šis vārds tagad ir priekš kāda, caur kuru Dievs klauvē un saka, hei, tu bišķiņas draudziņa aizmaldījies, un tu ved nepareizā virzienā manus bērnus, manu ganāmpulku, un ja tu neatgriezīsies, tev par to būs jāatbild. Tieši tāpatās, kā svētajos rakstos ir teikts, ka kādu cilvēku grēki ir redzami uzreiz un to sekas, ja? Bet kādi grēki panāk cilvēku viņa dzīves laikā, un tieši tāpat tas notiek arī ar labajiem darbiem, ja? Un ka nekas, kas tumsā ir apslēpts, nepaliks tā, ja? Ka tātad viss tiks celts gaismā. Tādēļ, ja tu negribi piedzīvot kaut kādus apkaunojošus brīžus vai kaut kādu katastrofu savā dzīvē, tad Dievs tev vienmēr aicina atgriezies un nožēlo savus grēkus, savu aplamo domāšanu, to veidu, kā tu funkcionē Kristus miesā, pretodamies Dievam un viņa vārdam, ja? Jo Dievs ir žēlsirdīgs un viņš negrib, ka kādi iet bojā, un viņš ir lēnprātīgs un pacietīgs, dodot mums vēl un vēl savu žēlstību, savā labestībā, gaidīdams, kad mēs atgriezīsimies. Bet tātad kaut kādā brīdī pienāk tam visam robežas, ja cilvēks turpina spītīgi pretoties Dievam. Un kas tad ir parasti tie, kur arī tā dara? Ja? Tad tie jau parasti arī ir tie, piemēram, arī runājot par šo maldas mācību, ja? Kad mums ir it kā jābūt tā kā par šo pseido pazemību runājot, ko mēs arī pārunājām nesenā video. Ja? Kas tad būs tie, kuri uzstāsies pret to, ja? Un patiesībā tie būs tie, kuri paši ir vardarbīgi.
Jā, kuri negrib atgriezties, kuri negrib ieskatīties. Tātad, jā, viens ir tas, ka mēs, protams, rūpējamies par savu iekšējo pasauli, par to, lai mūsos būtu gaisma, jā, un kā ir teikts, ka tumsa ir tajā, ka mēs neieredzam savu brāli. Tātad, caur to, ka mums dara pāri, mēs varam tikt pakļauti šai grēkā krišanā, jā, tātad šai naida kultivēšanai, jā, sevi. Un visbiežāk, diemžēl, tātad varmāks ir tie, kur uzstājās pret šādu apgalvojumu, ja, ka tas nav normāli, ka tev dara pāri, un tev nav tā kā jāsamierinās ar to, jā, savā sirdī, savs sirds tev ir jātur tīra, bet tu vari un drīksti norobežoties, ja, no ļaundariem, no varmākām un ar viņiem nekontaktēties. Ja. Un, protams, ka tāds varmāk, kuram ir tāds labs kumosiņš, no kura viņš sūdz dzīvības enerģiju, tas galīgi nav izdevīgi, vai ne? Jā, un tāpēc arī tiek tā kā kultivēts, ja, tas, kad cilvēks tiklīdz paceļ kaut kādas šīs tēmas, tas viss tiek sagrozīts, ja, jo patiesībā es ļoti maz dzirdu par to, ka cilvēks drīkst sev pasargāt, ko mēs arī redzam svētajos rakstos, ja, ka, piemēram, Jēzus gribēja nomest no kraujas, ja, viņš taču tur ar viņiem netusēja, ir teikts, un viņš vienkārši izgāja cauri pūli un nodalījās no viņiem. Jo viņa laiks vēl nebija pienācis, ja? To saka svētie raksti, ja? Un viņš tātad pasargāja sev, viņš vienkārši aizgāja savu ceļu. Ja mēs runājam par citu cilvēku brīdināšanu, par citiem varmākām vai tādiem, kas spītīgi kultivē grēku, ja? Tātad caur šo te ļaunumu, ko viņi dara citiem cilvēkiem, pat esot kalpotāji tā skaitā, ja, tad, piemēram, apostols Pāvels saka, ja, viņš runā par kādu Kalēju Aleksandru, kurš ir bijis negants un ļoti daudz ļaunuma nodarījis viņa dzīvē. Ja. Tātad apostols Pāvels vienkārši to piemin un piemin šo te Kalēju Aleksandru, ja. Manuprāt, Aleksandrs viņu sauc, ja, un saka, ja, ka tā kā viņš brīdina, ja, par viņu, un arī tālāk viņš saka, un lai kungs viņam atdara par viņa darbiem. Tieši to arī saka mums svētie raksti, ka mēs uz to arī esam aicināti. Ja? Tātad šeit mēs ieraugam šīs pseido pazemības absurdu, ja? Kad tā vispār neredz to, ko saka raksti. Ja? Tātad raksti tev saka, neatriebieties paši, ja? Tas kungs ir atriebies, viņš atriebsies. Ja? Tātad viņš redz visu. Mūsu Dievs ir taisns Dievs. Pirmkārt tajā, ka viņš piepildījis un pilda visu to, ko viņš ir pateicis. Tā skaitā arī šo pantu. Ja? Un viņš nepieļaus to, ka tikai tāpēc redzēt, ka žēlstība ir atnākuši šodien kaut kādi cilvēki, kuri vienkārši grib turpināt darīt ļaunu un tādā veidā parazitēt, ja? Uz citu dzīvības enerģijas, ja? Uz citu cilvēku rēķina, ka tas tā paliks, ja? Nu, tā nebūs, ja, mīļie draugi. Un mums tā kā, ja mēs gribam sekot Jēzum, vajadzētu rēķināties ar to, ko viņš saka, ja? Vēl vairāk ir teikts, ja mēs saprotam, ka šodien jaunajā derībā tātad grēks vairāk tiek izskatīts tieši tā kā sirds kontekstā, ja? Mūsu sirds, kura ir pilna ar ticības, ir šķīsta, ja? Un attiecīgi neticība ir grēks. Un ja mēs izskatām to tādā kontekstā, ka cilvēks saskaroties ar dažādu veidu vardarbību, tā skaitā primāri emocionāli, kura nav nolasām, kur ir grūtāk izšķirt un saprast, kas ar tevi notiek. Ja? Jo, ja tev cilvēks iest pa galvu, tu saproti, ka viņš ir kuku, ja? Un tu vienkārši ies ar līkumu. Ja? Bet ja cilvēks no dienas uz dienu, no mēneša uz mēnešu, no gada uz gadu pilina tev savu indi caur pazemošanu, noniecināšanu, apsaukāšanu, izsmiešanu, ignorēšanu, vajāšanu dažādos veidos, kontrolēšanu, izsekošanu, izspiegošanu un visādākā citādākā veidā, ja, tavas dzīves indēšanu, ja, tad mēs saprotam, ka cilvēks, kurš ar to saskarās, ir pakļauts varbūtībai, kārdinājumam, krist grēkā neieredzēt.
Un tātad Bībelē mums ir teikts, ka, protams, mums pašiem ir jāsargā savu nama durvis, tā kā tas teikts, redzi, tev durvju priekšā stāv grēks, ja? Tad, turies tam pretī, ja? To Kainam saka Dievs, ja? Bet vai tam, caur kuru nāk kārdināšana? Tātad, mīļie draugi, cilvēks, kurš iedomājās, ka viņš brīvi var darīt ļaunu, ja, un vienkārši kaut vai caur šo kaut kādu ņirgāšanos vai vēl kaut ko viņš vispār neuzskata par grēku, viņš saskarsies ar tā visa sekām, to saka Dieva vārds, un mēs esam aicināti sludināt to, ko saka Dieva vārds, nevis pašizdomāts teorijas, jo draudze ir patiesības balsts. Ja, patiesības balsts, nevis New Age balsts, psiholoģijas balsts, filozofijas balsts, tautas pasaku balsts, ja, vai vēl kaut kādu mācību balsts. Jā, mēs varam to visu izskatīt priekš sevis kā kaut kādus akcentus vai kaut kādu pagriezienu kaut kādā momentā, ja, un mēs varam kristietību tajā ienest un paskatīties un salīdzināties, kā tas ir, kas der, kas neder, neatmetot Kristu. Bet ja mēs sākam vilkt iekšā draudzē visas šīs mācības, kā kaut kādu Kristus mācības sastāvdaļu, tad tā jau ir pašos pamatos aplama rīcība, un mēs jau esam neusticami namturi. Tieši tāpatās būs maldus mācība, ja mēs novērojam tādu parādību kā sludināšana veikala dēļ, ja, jo par to arī tā tad ir runāts svētajos rakstos, man liekas, visbriesmīgākā rakstvieta, ja, kur ir pieminēta šajā kontekstā, kur ir teikts, ja, ka tā tad ir cilvēki, kuri uzskata dievbijību un ticību kā veidu, lai kļūtu bagāti. Jūs varat iedomāties, mīļie draugi, tagad padomājiet savā galvā, cik daudz ir tādi šodien, kuri pasludina kristietību vai dievbijību kā veidu, lai tiktu pie bagātības, lai kļūtu bagāti. Ja? Tieši tāpat tās cilvēki, kuri vienkārši pārdod evaņģēliju, ja? Tā ir sludināšana veikala dēļ. Viņi ir sapratuši, ka tā ir kaut kāda vērtīga informācija, kaut kas cilvēkiem ļoti ir noderīgs un svarīgs, un viņi vienkārši tirgojās ar evaņģēliju. Kaut arī Dieva vārds mums ir teicis, par velti mēs esam saņēmuši, un par velti mēs tālāk atdodam. Ja? Es šeit nerunāju par kaut kādu padziļinātu mācību kursu, ja, kur es esmu kaut kādu izstrādājis savu sistēmu vai vēl kaut ko, kam patiesībā nav nekāds sakars ar kristietību. Ja? Tad tā ir atsevišķa jau tā kā nozare, kurā tu darbojies kā kaut kādas personīgās izaugsmes treneris, ja, vai kaut kāda cita veida atbalstu var būt cilvēkiem caur to. Ja. Bet tātad šeit es runāju par to, ka mēs to visu nevaram maisīt kopā, un mums kā kristiešiem un ticīgiem cilvēkiem ir jāspēj tās lietas ieraudzīt un izšķirt. Ja. Tieši tāpat tās es esmu redzējusi tādu ārprātu, ja, ka cilvēki savu mērķu labā izmanto Dievu vārdu. Piemēram, konkrēti sieviete, piemēram, reklamē kaut kādus apģērbus, kurus viņa šajā brīdī grib notirgot, un virsū ir uzlikts pāns, tur, piemēram, ja, jo Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, piemēram, ja, Jāņa evaņģēlijas 3.16. Mīļie draugi, tas ir absurds, ja? Tas ir absurds, tas pulgo Dievu, tas sajauc kopā visas šīs lietas, un tā kā mums Dieva vārdā teiks, ka neviens nevar kalpot diviem kungiem, ja? Vēl jau vairāk. Es atvainojos vienā piegājienā, bezmaz vienā video rullītī, ja, to visu sajaukt kopā, tad cik ļoti cilvēkam ir jāstaigā bez atziņas kādā tumsā un kādā apjukumā, lai viņš tās lietas neredzētu un nesaprastu. Un tieši tāpēc arī es šodien šeit par to runāju, mīļie draugi, jo Dievs grib, lai mēs tiktu iztīrīti, lai Dievnams tiktu iztīrīts no visa aplamā, no visas tumsas, no visiem vēlna meliem, lai viņa godība varētu spīdēt. Tieši tāpat tās ir runāts svētajos rakstos par demoniskām mācībām, kur ir teikts, konkrēti ir teikts, ja, ka daži ticību atmetuši pievērsīsies un sludinās demoniskas mācības, ja, tātad par to, ka
precēties nedrīkst, ja, tātad atkal kaut kāds asketisks dzīvesveids, kaut kāds mūku dzīvesveids tiks propagandēts kā pestīšanas ceļš, un tajā pašā vietā arī runāts par ēdienu, ka tie pavēlēs atturēties no ēdiena, kas mums ir dots no Dieva un kurš tiek attīrīts un šķīstīts caur pateicības lūkšanu. Ja? Tātad, ka nekas nav atmetams, par to mums ir runāts arī ļoti izsmeļoši Romiešu vēstulē 14.15. nodaļā, ja? Ka tātad mēs esam aicināti netiesāt viens otru par to, ko mēs ēdam vai neēdam. Ja? Tieši tāpatās kā arī šīs sestdienas ievērošanas vai neievērošanas jautājumos, tātad ir kaut kādi otršķirīgi jautājumi, ja? Kas paliek katra paša ziņā, saskaņā ar to ticības mēru, ja, kāds viņam šodien ir pieejams tajā kungā. Bet ir kaut kādas fundamentālas lietas, kuras mēs nevaram ignorēt, ja tās tiek sludināts aplami. Ja, tātad cilvēki tiek vēsti maldos un iet pazušanā. Piemēram, ja viņam pasludina, ka viņš nedrīkst precēties, iedomājieties, svētajos rakstos tieši otrādi ir teikts, ja kāds kaist kaislībā, lai viņš precās, jo labāk ir precēties nekā kaist kaislībā. Ja, tātad mēs redzam, ka Dievs saka pilnīgi kaut ko citu, ja, šajā jautājumā. Tieši tāpat par demonisku mācību vai antikrista mācību. Antikrista gara mācību var nosaukt mācību, kurā Jēzus nav Dievs vai jebkura cita veida Jēzus identitātes izkropļošana vai maiņa, ja, par to, kas viņš ir, kur viņš atrodas, ko viņš dara, ja, vai viņam ir vai nav miesa un tā tālāk. Ja. Visi šie fundamentālie jautājumi, kas ir mūsu ticības pašā pamatā. Tāpēc, mīļie draugi, mums tas ir jāsaprot, atbildiet paši sev. Pajautā pats sev, vai es to saprotu, vai es zinu, kāds ir mans kungs, kāpēc viņš atnāca, kā viņš augšām cēlās, ka viņš nāks otrais un tā tālāk, ko viņš dara šobrīd, kas viņš ir šobrīd priekš manis, manā dzīvē. Jo ja mēs paļaujamies uz Jēzu tikai miesā, ja, tātad, ja mēs skatāmies uz viņu kā uz to personu, kur staigāja šeit pa zemes virsu, tad mums no tā nav nekāda labuma. Mums jāpazīst Jēzus kā tāds, kurš šodien ir augšām cēlies un darbojās kā mūsu augstais priesteris pēc Melhisedeka kārtas. Un, protams, par maldus mācību tiek nosaukt arī bauslības mācība, tādēļ, ka tā nedod cilvēkam šodien pestīšanu. Kā mums tas ir teikts svētajos rakstos, ka neviens cilvēks netiks pestīts caur bauslības darbiem, lai nekāda miesa nelielītos. Tieši tāpatās tiek runāts par sievietēm kalpošanā, kā kaut ko, kas ir Dievam nepieņemam šodien. Ja, tā ir maldus mācība, jo mēs redzam, ka Dievam sievietes ir kalpojuši visos laikos kā pravietis, kā skolotājs un pat karapulku vadonis. Ja. Dievs vakar, šodien un mūžīgi ir tas pats, mīļie draugi. Un arī tai skaitā tiek sagrozīti tātad pravietoto notikumu chronoloģiskā secība tiek sagrozīta. Ja? Tā, piemēram, svētajos rakstos mums tiek teikts, ja, ka kādi saka, ka augšām celšanās jau ir notikusi, ja? tā daudzus aizvedot prom no ticības. Ja? Aleluja, mīļie draugi! Tas tādās jau tā jau ir, jau es skatos atkal ļoti garš tas video, bet tas ir tas galvenais, kas nāk prātā. Būsim pazemīgi, jo pazemībā ir tā saldme, pēc kuras patiesībā ilgojās pilnīgi katrs no mums. Un padomāsim, draugi, kāpēc mēs uzbrukam kādam, ja? Kāpēc mēs to daram? Varbūt mums pašiem ir jāatgriežas un jāsaprot, jāsalīdzinās, vai tas, ko šis cilvēks runā, atbilst patiesībai. Un, ja jā, tad mums ir jābūt tik pazemīgiem, lai mēs saprastu, ka tā tad mums pašiem ir jāatgriežas, ja, kaut kādās niansēs. Tam ir vajadzīgs pirmkārt pazemība, ja, tam ir vajadzīgs laiks, tam ir vajadzīgs dziļš ieskats un arī atbildības sajūta, ja, un apziņa par to, ko mēs darām, ko mēs sludinām. Tāpēc arī ir teikts, ja pārbaudi sevi un to mācību, kurā tu stāvi, tā tu izglābsi sevi un tos, kuri tevī klausās. Amen.